Vīrulis dziedāja, vasara nāca, cep māti kukuli, es iešu ganos. Ja cepsi lielu, tad dzīšu tālu, ja cepsi mazu, pie vārtiem ganīšu. Tas nu ir skaidrs, ka saldus puses, jā, lutriņi gani, savas piendevējas dzīs lekanās ganībās, jo pirmajā ganu dienā te netrūka nec kukuļu, nec visādu citādu jautru izdarību. Tas mums ir sens paradums katrai fermai kūka. Ganos jūs pirmos izlaidīsim. Ganos pirmos deg saules purenes. Cik skaisti. Tā, un šeit visiem jānodezinficē apavi. Labrīt! Mums 200 govju ferma ir. Nu, gotas manas. Nu, Anita, kur ir tavējā tā? Talce. Govai vārds ir Talce. Pirmā ganu diena ir īstā reize, kad vainagot izcilākās piena devējas, un tādas ir visās 4 Birzīšu fermas pāraugamajās grupās. Andrai tāda ir Talce. Jā, tu jau man laba, pati labākā, jā. Mums šajā fermā vairāk kā 40% govju ir, kas izdod 25 litrus un vairāk dienā. Un tad jums labi ciltsraksti, jums ir labs. Mēs esam izaudzinājuši krustojumu rezultātā no brūnajām. Mums savā laikā sen gadus atpakaļ, būs kādi 25, 30 gadu atpakaļ, ka mums 100 telītes iepirka no Ļeņingradas apgabala, un tad vēl mums drusciņi no Igaunijas, no Lietuvas nopirka. Un tad krustojuma rezultātā mēs esam izaudzinājuši šādu ganāmpulku. No brūnām dabūjās meldrētās. Dabūjām, jā. Un ieveduši mēs no ārzemēm telītes neesam. Līdz ar to mēs neesam ievedušas vēl papildus dažādas slimības, ko no ārzemēm var ievest. Mums tā drusciņi nodalīts. Kolēģis sēklo govis, es ārstēju. Un tad, kad tāda lielāka darba, tad mēs darām kopā. Un, kad man iet pa grūti, es jau esmu sens cilvēks, kad man iet bišķi pa grūti, kāda dzemdība palīdzība, ja noštapē sirds un vajag pie dzemdas izskrituma palīgā kādu kolēģi, tad kolēģis man atbrauc palīgā. Un, kā es esmu dikti aizskaitināta, ka kāds man kaut ko nedara, tad es sūtu uz ministrijām. Viņi tur strādāt varēs pa padomniekiem, tad es esmu dikti sakaitināta. Skaistas jau manas gotiņas ir. Manas gotiņas jau ir skaistas. Draudzenes. Un kā kura no draudzenēm izcilniecēm ir gatava atzīt savus panākumus, te galīgi nevar teikt kā pie cilvēkiem. Vai ir redzēts, ka kāds no sava lauru vainaga tik sparīgi atteiktos, bet vainagdziņi vīt no sirds, kas kurai modrītei tajās mājas ziedoņa dienās licies tas pats skaistākais un piemērotākais. Iet ganos, draudzenes. Nāc. Bailīte ir. Ej ārā. Gotiņa. Ej, tu jau jauniņā esi. Man pietiek! Šodien ir jauks rīts meitenes Birzīšu fermas, meitenes un gani. Mēs šodien pirmo dienu esam ganos un gribās jums novēlēt maniem 3 ganiņiem, lai viņiem pietiek spēka līdz rudenim noganīt mūsu raibaļus. Un Vija, jums ir jauni virsvalciņi visām, lai jūs esiet tikpat skaistas un ziedoši kā katru dienu, lai jums daudz piena. Un šīs skaistās purenītes es atvedu Rīgas piena kombināta darbilaņiem, lai viņiem no mums ar tiek no laukiem kāds. Paldies. Un tagad meitenes mūsu, kas mums katru gadu ir pieņemts, mūsu kolektīviem tiek sarūpēta no sijā lutriņiem torte, lai jums pietiek spēka visam ganu laikam. Paldies. Mēs ar lielu cerību dzīvojam, lai mēs nebūtam tik ilgi nodzīvojuši. Mums ir laba sadarbības partneri Rīgas piena kombināts, kā mēs jau no 94. gada nodonam pienu un vienīgiem. Bet kā jūs esat šo stabilu vārdu? Nāk pie
Viņa gribēja torti bišķi. Pasties, kas pa ganāmpulku, kas iet kalnā vispār. Šajā fermā mums ir 200 govis. Pagājušajā gadā viņas izslauca 7000 pāri no govs. Es domāju, ka ir ļoti daudz. Tas mums ir. Nu, bet jums ir vēl 2 fermas. Jā, 2. Un patiesībā jūs esat ar vienu no lielākajiem piena piegādātājiem, kombinātam. Mēs katru ik pārdienas vedam pienu uz Rīgas piena kombinātu. Mēs 14, 15, 16 tonnas ik pārdienas mēs vedam projām. Aiz mums stāv 100 cilvēki, par kuriem mums ir ikdienā jādomā, kā. Mums ir jāstrādā, lai mums visiem būtu algas, lai mēs visi būtu nodrošināti ar darbu. Šeit strādāju 10 gadi. Tiešām nav mainīsies neviena sieva, kamēr es šeit esmu. Es esmu ļoti apmierināta savām meitenēm. Nu, un kā ar fermas, teiksim, es sapratu, ka tur ir ieliktas Delaval iekārtas jums, fermā. Vai kaut kas vēl nāks no jauna, vai jūs zinat, vai vēl tie darba apstākļi tiks uzlabot vēl vairāk? Cerēsim, ka tuvākā nākotnē būs labāk. Bet tagad nav. Ko jums varbūt gribētos? Saka, tas jau nav. Jauna ferma, jā, mums ir tik vien veca, man liekas, mēs esam pat vecākā govu kūts. Jaunu fermu. Redz, kā prasa jaunu fermu. Mēs gribam. Es domāju tā, ka kādreiz izdosies. Jā, mēs vairāk slauksim. Rīgas piena kombināts vairāk maksās naudiņu. Mums būs laba sadarbība. Un cerēsim. Mēs ļoti daudz esam uz projektiem taisījuši un sapirkušies tehniku uz projektiem. Arī šeit pats laukšanas iekārts visās 3 fermās mums ir ielikts pa Eiropas naudiņu. Cerēsim, ka nākošais projekts taps ferma jauna. Mēs ar kredītiem ļoti prātīgi ņemamies. Paņemam vienu kredītu, atmaksājam un tad ņemam nākošo. Bija jums ar grūti laiki, bija droši vien sajūta, ka diez kā būs. Bija tā, jā? Pāris gadu atpakaļ, jā, bija ļoti, ļoti grūti. Jā, ļoti maz maksāja pa pienu, un līdz ar to arī aldziņas bija maziņākas, bet to visu pārdzīvojām, izcīstīkām un atkal esam zarā. Jā, laikam tā izturība ir ļoti svarīga šajos laikos. Izturēt kaut ko un tad atkal... Cerība nezaudē. Jā, un Inte tik atbrauc. Cerība nezaudē, ka uz priekšu būs labāk. Labi, tie smagie laiki bija knapa tām naudiņā, viss bija, darbs bija. Viss nodrošināt bija, bet bija. Bet uz priekšu mums vien labāk iet un cerams vēl labāk mums ies. Es tā jūtu, ka... Paldies mūsu... Intei. Viņa vienmēr mūs zina uzmundrināt un Zintra atbrauc. Viņa saka, meitenes, dzīvosim, kaut kā jau, cerēsim un cīnīsimies un izdzīvosim. Un tā mums ir, jā. Ar vien labāk. Inta, es saprotu, ka dzirdēt tik labas vārdas par sevi ir tā, jā, jūs ar tā bišķi nosarkāt. Bet pelnīt. Pieraduši pie komplimentiem. Ja cilvēki to saka no sirds, man liekas, tik gandarījumi. Arī man ir prieks par to strādāt ir. Un ar tādu aizmuguru, kā mums ir arī ar mehanizatoriem, mums ir ļoti labi mehanizatori. Neesam jau bez grēka neviens, vai ne tā? Bet sievietei vadītāji, es domāju, ka arī ir savu priekšrocību, kad vīriešiem grūti ir atteikt. Ar optimismu uz priekšu mēs nevienu dienu nenolaižam rokas. Bija grūti, arī būs nākotnē grūti, bet tam visam jāpārcieš un jāiet tik uz priekšu un jāstrādā. Ja ir tāds kolektīvs un zem manis stāv 100 cilvēku aiz manis, kā lai nolaiž rokas? Jāstrādā. Lietuvieši jums te pavisam tuvu blakām. Es domāju, ka vai tad viņi nav šai saimniecībā arī iegriezušies jūs te bildinot? Ir. Mēs jau būtam izdevīgi, vai ne? Tomēr mēs esam tuvu pie lielā ceļa, ar lielu pienu modeli, ar daudzumu, jā, tonnām. Bet es teicu, mēs esam tie cilvēki, kas nemainīsim. Mēs tā domājam, ja nekas nenotiks tāds ārkārtējs, mēs nemainīsim Rīgas piena kombinātu pret Lietuvu. Lai pieniņš paliek Latvijā. Mums taču latviešu bērniem vajag savu produkciju. Piens ir vienmēr bijis vajadzīgs un būs. Es neuzskatu, ka pareizi, ka no Latvijas tiek Latvijas produkcija vest uz Lietuvu. Brīvais tirgus, ko tu vari darīt? Cilvēki, katrai pārstrādes rūpnīcai ir jāmāk ieinteresēt piena piegādātāji. Jādabū kopēja valoda, jo citādi jau nekā. Katrs jau var izvēlēties, kur viņš vedīs. Jā, bet tagad viņi tā, it kā to naudiņu soli varbūt bišķi lielāku. Tā, ka tā pārmetīsies lielais vairums, tad atkal to naudiņu noliks. Pareizi, tāpēc jau mēs nemainām. Ja mums apmierina, ja mēs varam sastrādāties, tāpēc jau mēs nemainām.
ka kādu brīdi kāds kaut kur pasolīs to santīmu vairāk, kāda tam jēga, un pēc laika atkal viņš būs tas pats varbūt, un kas to zina, kā tad būs. Mēs nemainām, mums apmierina. Un ja mums kas neapmierina, tad mēs to izsakam un pie kopsaucēja vienmēr tiekam. Tā kā mums brauc kombinātā Eiropas un Krievijas eksperti, ja mums ļoti stingri skatās, kā mēs saražojam gatavo produkciju pārbauda, tad mums ir jābūt drošiem arī par iegūto izēvielu. Un tāpēc mēs pie katra ražotāja braucam uz vietas un skatāmies piena iegūšanas un uzglabāšanas apstākļus. Tātad šeit jau mēs redzam, kad ir katrai gotiņai sava lupatiņa pirms slaukšanas. Viss ir uz palikņiem, nekas uz grīdas nestāv. Kannas redzam, kad slimās atnesušās govis tiek slauktas atsevišķi. Aparatūra, tātad moderna, jā. Viss ir tīrs. Mums ir augstas prasības, kvalitāte tātad nodrošina. Liela daļa pievērš uzmanību arī apkārtnes sakārtotībai. Iestāda puķes, ir podi pakarināti, tā kā lutriņos arī redzējām, graumalas ir izpļautas. Tā kā jūs gaidot, tomēr cilvēkiem ir respekts un viņi, šīs lietas sevi, jā, ja kādreiz padomju laikā bija saucamās sanitārās dienas, tad tagad tādu nav, bet, ja brauc no piena kombināta regulāri, tad vismaz uz to brīdi sakop, jo zinu, ka, ja mēs arī nebrīdinām, kad mēs atbrauksim. Jūs tā kā uzkrītat uz galvu? Jā, mēs uzkrītam, un tāpēc ir jābūt ikdienā visam kārtībā. Labi satiek savā starpā. Mums laba saticība un tāda prieks nākt uz darbu, un laba brigadieri mums ir, un kolektīvs, un kas mums uzmodina. Jā. Un jūs droši vien zināt, kas katrai mājās, un kur vajag piepalīdzēt, un tad ir tādi brīži, ka viens otru. Kurš var pateikt, man bija grūts brīdis, man atbalstīja kolektīvs. Ir jums kāds stāsts, ko jūs... Piemēram, mazums mums ir bijuši gadījumi, ka kādam ģimenei kāda sēras vai kas. Viennozīmīgi viss atbalsta, viennozīmīgi. Bet tur nemaz runa savādāks nevar būt. Nemaz. Vai kādam vīrs ir, atnācis vēlāk mājās, vai ne? Mēs to zinām, noteikti zinām. Mēs to zinām. Ko ēdīsim, ko darīsim, ko tiek viss izrunāts. Jautājums, kas būs vakariņās, tad jā, katru dienu mēs pārunājam. Ko ēdīsim vakariņās? Jūs kopā vakariņas taisāt? No katrai ģimenei savas vakariņas. Bet viena otrs iespaidojas, varbūt tas ir to. Mēs tā padarām darbiņas, kas būs vakariņās. Un kas būs vakariņās? Šovakar salāti, karbonāti, kartupeļi. Smalki. Mēs esam priecīgi, ka mums ir darbs. Mums ir bērns, ko palaist, maz bērns, ko palaist. Mums ir bērndārs, tepat skola, viss mums ir uz vietas, ko mums vairāk. Es esmu ļoti priecīgi par savām meitenēm. Ja man viņas nebūtu, nezinu, vai es varētu izpārāt. Nezinu, man šitās meitenes nebūtu, bet citām es noteikti nestrādātu. Neesam ne trūcīgi, ne bagāti. Normāli dzīvojam. Šeit ir bērnu sporta laukumiņš, kur mazie bērni iznāk vakaros, var paspēlēties mūsu centrā. Šī ir mūsu centra katla māja, ar kuru mēs nodrošinām ziemā saviem iedzīvotājiem siltumu. Un šeit ir mūsu centra mājas. Centrs ir labs saglabājis. Mēs remontējam, jā, mēģinām remontēt. Grūti jau nepietiek tās naudas, ka gribētos. Tur arī bērndārs ir. Ir arī tā, cilvēkam tiešām varbūt šodien pietrūks naudiņas. No algas dienas līdz algas dienai nevar iztikt. Mēs ļaujam izrakstīt tādu tā kā avansiņu uz veikalu, un cilvēks var iet un paēst šajos laikos, nopirkt sev maizi. Un algas dienā, protams, viņš ar to visu var norēķināties. Šeit ir mūsu Lutriņa veikals, un šeit arī veikalā veikalniece vadītāja, liela pašdarbniece, vienmēr smaidīga. Mūsu veikalniece Gunta. Veikalniece Gunta, mēs atnācām, lai jūs mums kādu dziesmu uzrauja. Vai un tā momentā lāti man darba laikā tā nemaz nav gandrīz pieņemta. Divpļāviņas es nopļāvu sarkanāji āpoliņ. Divpļāviņas es nopļāvu. Jādzīvo tā vien, ar optimismu jādomā, gan jau būs labi. Tagad visiem iet pagrūti, bet tas jau nav iemesls, lai nedziedātam un lai nedejotam vai teātri nerādītam. Labdien, Stepāniņ! Kas lūdzu traktoram noticis? Kovēm būs ūdenītis? Būs sava. Un traktors, man liekas, ir vecāks jau par traktoristu, ne? Vecāks jau nav. Tas ir no tiem Belarusiem. No Belarusiem, jā. Bet pasties, 87. gada. Saķīlē un iet? Iet, jā. Un tad jūs vedat tiem ganāmpulkiem tos ūdeņus? Jā, visām fermām, visai saimniecībai. Gandrīz vai tā ienāca, ka tāda kolhoz laikā, ka tā paskatās? Ko? Tā mums te viss iet nekas, jā, tik uz labo pusi iet tā.
Iet uz labo pusi? Iet, jā. Vēl to veco tehniku piepasēt, te jau klaus ar viņu iet visu. Es cenšos no rīta ātrāk un vakarā vēlāk, lai tie lopiņi nekad nepalikt bez ūdens. Sandi, nāc šurpam. Labdien! Labdien! Veiksim darbā! Paldies! Kas jūs pie tiem laukiem pietur? Paši esam no laukiem. Pilsētā man nepatīk, to es varu atklāt uzreiz pateikt visiem. Lauki man tā ir, tas mans viss mūžs. Cik skaisti to dzirdēt, bet pilsētā nepatīk. Jūs esat mēģinājis? Jā, es mēģināju padzīvot, bet man tas īpaši nesaista. Sirds pie kā vairāk, pie kādiem darbiem? Viss, pie tās tehnikas darbiem, pie tehniskajiem. Pie remontiem, pie braukšanas. Tagad darba diena beidzās, ar ko tad aizņemts jūsu prāts? Neko tad. Atbrauc mājās, atpūšās, paskatās televizoru, un tas viss vakars paiet. Bet uz ballītēm. Kad ir ballītes, tad ir ballītes. Tad jau, protams. Ir jau arī jums pietiekami daudz ko darīt šiem vīriem, puišiem. Zemes jums ir daudz? Daudz, 1685 hektāri, īpašuma 800 no tiem. Ļoti daudz darba, bet zēni spēcīgi neatsakās tik tiešām. Sestdienas, svētdienas strādājam. Vēl vakaros strādājam. Jums ir daudz arī nomas zemes. Kā ar to sadzīvojat? Tīri labi. Nevar teikt. Ir varbūt nepatīkami, ja mēs vienā gadā mēslus uzvedam, 3. gadā viņš grib jau pārdot. Zinām, ka mēslu atdeva atdevu 2., 3. gadā. Bet mēs slēdzam tagad līgumus uz 5 gadiem. Nav problēma ar cilvēkiem. Cilvēki pat nāk, mazie cilvēki, kas kādreiz bija lopais, nāk un atdod savu zemīti, lai nomājam. Viņi priecīgi, ka mēs apstrādājam. Kur vienai sievietei tik daudz spēka? Man taču ir aizmugurlā. Šeit ir daudz vīriešu riņķīs, sievietes spēcīgas. Nav jau nekāds noslēpums. Man ir ļoti liels atbalsts no galvenās grāmatvedes. Teicu, ja mums kaut kas sasāpēs, mēs droši dodamies pie Kondrāta kunga, kas man ir audžtēvu vietā. Viņš tiešām ir mums visiem bijis kā audžtēvs. Viņš mūs ir ievedis šajā darbā. Es viņam kādāds bērns bijis nopakaļ. Es atceros, ka viņš jau bija agronoms un brigadieris, ka es tikai tāds skraidāja tētim līdzā ganos pati gāja. Viņām viss ir jāpasakās par to visvairāk. Viņš bija savulaik šī saimniecības vadītājs. Es jau 40 gadus esmu nostrādājis. Kā saka, sirdslieta man tā saimniecība, tā kā man vispersonīgi piederētu. Kā jūs vērtējat šo Lutriņu situāciju? Kā jums vispār izdevās kaut ko tādu saturēt kopā? Es domāju, ka tas bija grūti. Ļoti grūti gāja. Ir daudz, kas gribēja mūs iznīcināt, bet ar nagiem, ar zobiem turējamies pretīm. Esat paturējušies? Lai nebija pirmās kāds nebija aldziņas, bet pirkam zemes, lai tikai zeme būtu, un tas jau pats galvenais, lai zemīti būtu. Te jau smalkas lietas. Šo agregātu visu laiku mēs vācām skāpsienu, ļoti grūti mums gāja vākt, veca tehnika bija ļoti. Un tad nolēmām, kad ir jāķers klāt Eiropas naudai, nopirkām šo smalcinātāju. Šeit ir arī traktorists. Viņa paša, lai viņš varbūt tuvāk pastāst. Bet tas, man liekas, ir ne tikai tāds vienkārši skaists aparāts, bet arī pēc vēlna gudrs, un tur ir jābūt gudram stūrs vīram. Jā, sarežģīti ir jau bišķi. Tas viss ar kompjūteri. Jā, viss elektronika, viss. Mums ir vēl 2 John Deere traktori, ko vienu esam paši saviem spēkiem nopirkuši, un otru mēs arī uztaisījām projektiņu un nopirkām par Eiropas naudiņu, ko mums atmaksāja 40%. Arī siena rulona presa, ko mēs par Eiropas naudu esam iegādājušies. Mūsu nodarbi ir govis, un mums, ja nebūs ar ko savā govī mēs, pieši kam tad mums viņus vajag? Jā, tehniku vajag jaunu, bet mēs cenšamies katru gadu kaut ko jaunu, lai nav vīri apbižot, lai viņiem tiek tehnika, mēs arī kaut ko fermās gribam atjaunot. Prātu, es jūtu, ka visu laiku ar ļoti lielu domāšanu. Jā, mēs nesteidzamies ne ar kredītu ņemšanu, mēs tā lēni. Negribās iebraukt tur lielos parādos, jo zinām, ka aiz mums stāv 100 cilvēku, kurš gaida 10. datums, algas diena. Viņš gaida cilvēks. Kā mēs varam pateikt, mums nebūs šodien, ko izmaksāt, jo mums ir kredīts jāatmaksā. Kā teica Inta, tā ir mūsu lielā naudas maka turētāja. Un kā man vēl teica tās fermas sievas, mēs jau nemaz tik nabagi neesam. Mēs esam diezgan turīgi. Kā tur riktīgi ir ar tie lutriņi? Pa vidam viss ir. Neteiksim, ka bagāti, neteiksim, ka nabagi iemācīšies mācīties ar to naudu, kas ir.
dalīt ar to, kas ir. Tikai es domāju, ka kādreiz bija vieglāk strādāt, jo zināja, kas būs. Zinājām, ko varēja ieplānot. Man tā kā tam Dombrovski, es nevaru paredzēt, kas būs, jo mēs nezinām, kad mēs saņemsim tās subsīdijas vai citas, un ka mēs neesam līdzvērtīgi tiem Eiropas Savienības citām dalību valstīm. Jā, par to mums ir dusma, bet no ātrāk... Mums ir dusmas, jā. Bet jācīnās ar to, kas ir, un mēs esam pieraduši ar to mazumu dzīvot, un tāpēc tā dzīvojam. Maz nopelnam, daudz mums atskaita, tas mūs neapmierina cilvēks, ka ļoti daudz nodokļu aiziet. Ko tu atkal padarīs? Mums tik maz to cilvēku, tik daudz to uzturamo. Jā, man grūti pat pateikt, ka vajadzētu progresīvo nodokli, kad tomēr to neapliekamo minimumu vajadzētu vairāk, jo tomēr ir ģimenes un bērni, kas jāuztur, un ka tas saņēmējiem paliek maz uz roku. Un mēs varbūt pārāk godīgi, ka maksājam. Jā, jūs esat godīgi un cauri gadiem godīgi, jo ne par velti jūs ar tajos laikos bijāt galvenā grāmatvede. Jūs jau varat tagad salīdzināt, vai jūs tiekat ar visām tām jaunajām lietām, līdz tagad mainās tās grāmatvedības lietas. Man tie jaunie piepalīdz. Jā, viņu uz tiem datoriem es lasu likumus. Kā jūs vispār vērtējat to, kā lutriņi turās? Es skatos, ka tās stiprākās lutriņos ir tās sievas. Jā. Pie visiem svarīgākajiem tām stūrēm tur ir sievas. Tā ir. Kas jums dod to spēku? Tie bērni. Vai jūs esat, vai saka, tā Birute ir knīpstanga, neiedeva man to naudiņu? Mēs tā vienmēr katru rītu sanākam, gandrīz katru rītu. Katrs izsaka savu vēlmu, savu vajadzību. Tad es pasaku, cik man vēl nauda ir, ko es varu atļauties. Un tad kopā, kurš ir pirmais, tad paskatāmies, kuram ir maksāšanas termiņš, kuru var piegaidīt, kuru nevar. Un cilvēki uzticās, iestādes ar mums ļoti uzticas. Tāpēc, ka jūs esat tādi godīgi cilvēki, tu tā var redzēt. Mēs jums vēlam, lai jums tas maldas maks pildās pilns un... Būtu labi. Un lai to izdevumi mazāk un to ienākumi ir vairāk. Jā, būtu labi, ja tā valsts dotu mums tikai vairāk. Un ka varētu arī paredzēt, kad viņi dos tādas subsīdijas vai dos tādas, jo reāli mēs arī nevaram savu to darbu tā saplānot. Mēs nezinām, kad ienāks, un ka pajautā, nezinu, ka valsts kasē būs nauda, tad iedos. Kā jums ir ar šo pieredzi blakus? Mēs viņam teicam, ja kundis grims, tad visu reizē. Pa vienam nost mēs neiesim. Lutriņos ir skaisti sakopts ciemats, un viena no acu piesaistošākajām un lepnākajām ēkām ir Lutriņu pamatskola. Un kamēr vien te skanēs bērnu balsis, tikmēr ir cerība, ka Sijā Lutriņu kuģis varēs stabilizēt savu peldējumu arī nākotnē. Vai jums ir svarīgi, ka tāda Lutriņa jums ir blakus? Redziet, tādēļ arī tie bērni šeit ir, jo ir ļoti daudz darba vietas Sijā Lutriņos, kas nodrošina šeit uz vietas cilvēkiem esamību. Viņi neizklīst tik tālu prom, un man domāt, ka mūsu skolā tik proporcionāli lielā daudzumā viņi neaizklīst uz ārzemēm, jo šeit vecākiem ir darbs. Smags, grūts, bet ir darbs. Un ļoti daudz šeit strādā. Un tā sadarbība, ņemot vērā to, ka mēs abas ar Sijā Lutriņu valdes priekšsēdētāji esam šīs skolas absolventes, tad mums varbūt tā sadarbība ir tāda vieglāka, un mums tik gadu starpība ir. Ļoti daudzās jomās. Šogad gan tas nenotika, bet pirms tam mēs iepriekšējos gados bērni gāja arī vēl tais vecajās labajās akmeņu talkās, pelnīja sev ekskursijām naudiņas, bet finansiāli līdz mums Sijā Lutriņa tik, cik viņi to var. Gan tautstāru iegādē, gan teiksim, tīri, kaut vai Melnzemi atved, lai mēs savus puķu dobas varam sakopt. Atbalstu mēs jūtam 1. septembrī skolotāja dienā, Ziemassvētkos un izlaidumā. Jebkuros svētkos viņi ir pie mums, un mēs cenšamies arī pie viņiem aiziet. Atrast īpašus svētkus, kad varam doties tur ciemos. Nometnes laikā mēs gājām skatīties piensaimniecību, un viņi mūs kārtīgi cienāja ar saldējumu, un tā bērni bija, kā jau bērni, bet viņu šite ražu. Jo sadarbība ar to ir, un tad mēs gājām ekskursijās, jo īstenībā lauku bērni, cikiem tad tās gotiņas te vairs ir labi, ka tāds saimniecība. Kur parādīs? Drīz būs jābrauc uz Rīgas zooloģisko dārzu skatīties govis.
Nu, paldies Dievam, es gan vēl zinu mājas, kur govis laidarā, kur dārzā koši zied pujenes un Jāņu vakarā galdā tiks celt zeltans Jāņu siers. To taču mēs visi gribam, vai ne? Tā īsti un latviski. Bet šovakar tas arī viss. Paldies, ka skatījāties. Lai jums visiem gaiši un priecīgi vasaras saulgrieži. Uz tikšanos jūsu Daina.